Sveicinu jūs ar mieru! 2011. gadā Svansijas universitāte publicēja pētījumu, kas tika uzskatīts par lielāko par britu pievēršanos islāmam, un to pārņēma tāda laikraksta kā Britu Independent ar virsrakstu Sievietes un islāms. Pastāvīgais konvertīti, tas ir uz islāmu pārgājušo skaita pieaugums. Pētījumā tika norādīts, ka pēdējo 10 gadu laikā islāmu pieņēmušo britu skaits bija 100 000, kas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem 10 gadiem. Tas nozīmē, ka no 1991. līdz 2001. gadam islāmu pieņēma 60 000 britu. Ievērības cienīgs ir tas, ka 3/4 no šiem jaunajiem musulmaņiem ir sievietes. 2017. gadā publicētā pētījumā tika iekļauts vairākas Eiropas valsts. Pētījumā tika runāts par lielu skaitu cilvēku, kas pieņēmuši islāmu Vācijā, kā arī Francijā un citās Eiropas valstīs. Un atkal tika novērots, ka sievietes pievēršas islāmam biežāk nekā vīrieši. Kāpēc, kā jūs domājat? Vai jūs skatījāties mūsu raidījumu par rietumu sievietes atbrīvošanu? Vai redzējāt tuksnesi, kurā šī sieviete apmaldījās? Ja viņas daba ir tīra, ko jūs sagaidāt, ka viņa darīs tik līdz šajā nožēlojamajā ainā atradīs islāma oāzi? Un viņa redz, kā islāms ir taisnīgs pret viņu, un kā tas sakārto viņas attiecības ar Dievu, pašai ar sevi un sabiedrību, balstoties uz saglabātu atklāsmes kompasu, nevis politiķu un mantkārīgu uzņēmēju iegribām. Tāpēc pamanīsi, ka valstis, kurās sievietes visvairāk pievēršas islāmam, ir Lielbritānija, Vācija, Francija. Un tieši šajās valstīs mēs redzējām vislielākās sieviešu ciešanas raidījumā par rietumu sievietes atbrīvošanu. Inženieris Fādils Suleimāns tikās ar vairākām sievietēm, kuras pieņēmušas islāmu, un pēc tam izveidoja dokumentālo filmu ar nosaukumu Dīvaini. Islāms in women, islāms sievietēs, pretēji ierastajām nosaukumam, sieviete islāmā. Kāpēc tā? Kāpēc? Kāpēc islāms sievietē vai islāms sievietēs? Viņš teica, ka ir novērojis atkārtot parādību pie vairākām sievietēm, ar kurām tikās. Viņš jautā katrai, kad tu pieņēmi islāmu? Tad viņi viņam saka, nesaka man, kad es pieņēmu islāmu, bet drīzāk pajautā, kad es atklāju islāmu. Kas ir manī? Kad tu atklāji islāmu? Kas ir tevī? Lielisks izteiciens par to, ka tā ir iedzimtā ticība. Šī visa pievēršanās islāmām, cienījamie un musulmaņu stāvoklis, kā redzat, tas viss notiek, lai gan islāma tēls tiek ikdienas kropļots mēdījos un filmās. Tas viss un sieviete, kas pievēršas islāmam, zina, ka viņa pieņem vajātu un pasaulē vajātu reliģiju un zina, ar ko viņai nāksies saskarties, tik līdz viņa uzvilks hidžābu. Tas viss un lielākajai daļai musulmaņi pat prātā neienāk, ka viņiem ir pienākums aicināt citus pie islāma. Pat vēl vairāk daži no viņiem svin kopā ar citu reliģijas pārstāvjiem viņu reliģīgos svētkus, nevis aicina viņus pie patiesās ticības. Un ievēro, ka sieviešu skaits, kuras pieņēmušas islāmu, pieauga pēc 2001. gada tieši 10 gadē pēc septembra notikumiem. Notikumi, no kuriem tika gaidīts pretējs rezultāts, bet pietika ar to, ka šo sieviešu uzmanība tika pievērsta tam, ka pastāv reliģija vārdā islāms, un viņu zinkāri par to pieauga. Un arī neliels musulmaņu aktivitātes pieaugums aicināšanā pie ticības pēc tam atstāja tik lielu iespaidu. Kādas tad ir tās lietas, kas piesaistīja šīs rietumnieces islāmam un lika viņām to pieņemt, neskatoties uz visām grūtībām? Šīs jautājums tika uzdots dokumentālajā filmā Islāms sievietēm, jeb Islāms sievietēm. Iespējams, tu, ticīgā, būsi pārsteigta, uzzinot, ka tas, kas piesaistīja daudzas rietumnieces islāmam, ir tieši tie paši likumi, kas dažām musulmanēm lika šaubīties par ticību vai, diemžēl, to pamest. Dievišķi likumi, par kuriem dažas musulmanas jūtas neērti, vai nu tāpēc, ka viņām ir sagrozīti kritēriji, vai arī šo likumu slikti īstenojumu dēļ realitātē. Savukārt rietumu sieviete šo pieredzi ir izdzīvojusi, izjutusi rūgtu, viņa bieži ir apmānījuši un bieži izmantojuši. Viņa šo ceļu ir nogājis līdz galam. Viņa ir redzējusi tās sekas un gala iznākumu. Viņa ir sapratusi cilvēku vēlnu metodus, kā viņu pavedināt iet pa šo ceļu. Viņa ilgi ir piedzīvojusi apjukumu un apmaldīšanos. Un ja viņas daba paliek neskarta un viņa iepazīstas ar islāma likumiem, viņai ir viegli tajos saskatīt patiesību un taisnīgumu, ko daudzas musulmanas nav spējušas ieraudzīt. Taču saskaņā ar pētījumu, par kuru rakstīja The Independent, lielākā daļa jauno musulmaņu sieviešu sūdzas par apjukumu sajūtu, viņas nesaņem pietiekamu izglītojošu atbalstu, tāpēc pašas meklē informāciju par islāmu un apjuku vēl vairāk.
Daudzas no viņām sūdz arī par izolētības sajūtu, un viņi saka, ka, kad pieņēma islāmu, sākumā tika sirsnīgi uzņemts musulmaņu sabiedrība, bet pēc tam par viņām vairs neviens neinteresējās. Visi ir aizņemti ar savām lietām, kamēr citās lielākajās reliģijās ir organizētas programmas, lai palīdzētu jaunajiem ticīgajiem. Un šķiet, ka rietumu musulmanieti jautā, kur tu esi, tu, kas esi dzimuši kā musulmaniete, lai izglābtu tādas kā es un izvestu citas sievietes no apjukuma ceļa? Kur tu esi, lai parādītu pasaules sievietēm piemēru ar savu veiksmīgo ģimenes dzīvi, sadarbību ar vīrieti, taisnīgumā un dievbijībā un ar savu labo bērnu audzināšanu, lai jūs visi kopā pildītu uzdevumu, ko Dievs jums ir uzdevis, sakot, jūs esat labākā tauta, kas radīta cilvēkiem? Kur tu esi? Es izlasīju Korāna tulkojumu un iepazinos ar praviešu dzīves stāstu, kas ir vairāk nekā 14 gadsimtus sens, un es pieņēmu islāmu, jo tā ir reliģija, kas pat par sevi piesaista cilvēkus. Kur esi, lai īstenotu lasīto Korānā un sunnā un būtu mūsdienīgs paraugs? Es nebiju aktīva aicinājumā, tomēr ar Dieva žēlu atradu ceļu. Kur esi, lai sniegtu man atbalstu un liktu sajust, ka šajā ticībā man ir savējie, draugi un ģimene? Vai tu, musulmaniete, nejūti greizsirdību par savu ticību? Vai tu neapzinies, cik brīnišķīga ir šī reliģija, ja tai būtu īsti vīrieši un sievietes? Kur tu esi musulmaniete attiecībā uz mums? Iedomājies, kāds šoks ir šai rietumu musulmanietei, kura kliedz ar šo jautājumu. Kur tu esi? Tu, kas esi dzimusi musulmaniete. Un viņi ir pārsteigti, ka šī musulmaniete sāk iet to pašu ceļu, no kura rietumu musulmaniete bija aizbēgusi. Musulmanieti uzstājīgi vēlas izdzīvot visu šo pieredzi no sākuma līdz beigām, nevis mācīties no citu kļūdām. Iedomājies, kāds šoks ir rietumu sievietē, kad viņa redz musulmanietis, kuras šaubās par islāmu taisnīgumu un to, vai tas ir godīgs pret viņām. Viņa redzēja, kā dažas no Allāha pavēlēm tiek nepareizi īstenotas, tāpēc viņa sāka ienīst pašu Allāha pavēlu un vairs nevēlas aicināt citus pie islāma. Pat viņa pati ir tā, kurai nepieciešams, lai kāds viņu aicinātu. Kad viņa redz starp viņām apmaldījušās un apjukušās, kas meklē pašapliecināšanos. Kad viņi redz starp viņām tās, kuras ir aizņemtas ar savām personīgajām problēmām un sūdzas par vīrieša netaisnību pret viņu, un arī viņš var sūdzēties par viņas netaisnību pret viņu. Viņa ir pilnībā aizmirsusi, ka ir no labākās tautas, kas jebkad radīti cilvēkiem. Un pat dažas no viņām pamet islāmu un atkāpjas no tā. Un ja jūs novērsīsieties, viņš aizstās jūs ar citiem ļaudiem, kas nebūs jums līdzīgi. Un, protams, ir musulmanietis, kuras pild savus pienākumus un sadarbojas labestībā, dievbijībā un aicināšanā gan ģimenē, gan skolā, universitātē, savā darbā, savās kopienās. Tās ir ticīgas musulmanietis, katra no viņām ir cēla savās jūtās, ar augstu motivāciju, ar plašu relsloku. Viņas skatījums ir visaptverošs, nevis individuāls vai egoistisks. Viņa apzinās, ka tāpat kā netaisnība ir skārus sievietes, tā ir skārus arī vīriešus un bērnus laikā, kad vainājusies pieķeršanās atklāsmei un netaisnība kļūst par šī laikmeta zīmi. Tātad viņas mērķis nav tikai glābt pašai sevi, bet arī uzlabot savu ģimeni, sabiedrību, tautu un pat visu cilvēci. Ticīgs, līdzsvarots, ar augstu motivāciju tādas sievietes pastāv, taču viņi ir maz. Un katrs pats izvēlās sev piemērotāko no iepriekš minētajiem tipiem. Ak, cilvēki, jūs esat trūcīgi Dievu priekšā, bet Dievs ir bagātais, slavas cienīgais. Ja viņš gribētu, viņš jūs aizvestu un atvestu jaunu radību, un tas Dievam nav grūti. Tāpēc mēs turpinam šo sēriju Tev, ticīgā sieviete. Īsi koncentrēta sērija ar epizodēm, kas nevar pilnībā aptvert šo tēmu, bet mēs lūdzam Dievu, lai tā kļūtu par vadības gaismekļiem, līdz pēc tās pabeigšanas atgriezīsimies pie vienas no svarīgākajām pārliecības ceļojuma pieturām. Šī sērija, ar kuru mēs sākām, ir domāta tev, ticīgā sieviete, un tās mērķis ir palīdzēt tev ieņemt pienācīgu vietu, uzņemoties lielu atbildību par Dieva reliģiju. Tavs uzdevums palīdzēt cilvēcei atrast pareizo ceļu nav brīvprātīgs darbs, bet gan pienākums. Ja tu šo pienākumu atstāsi novārtā, viena no likteņa iespējamām sodībām var būt tā, ka tu būsi aizņemta ar raizām, problēmām un savstarpējām netaisnībām ar cilvēkiem, ar vīriešiem un sīvietēm musulmaņu un nemusulmaņu sabiedrībā. Musulmaņu sieviete, kur nepilda savu aicinājumu lomu šajās sabiedrībās un arī nepalīdz vīrietim viņu uzdevumā, var tikt pārbaudīt ar to, ka kāds viņu vajā viņas ticības dēļ un atņem viņai reliģiskās tiesības tur. Ar Dieva palīdzību mēs turpināsim šo sēriju, kas palīdzēs tev izkristalizēt savu skatījumu uz sevi, savu ticību, attiecībām ar Dievu un ar citiem cilvēkiem. Un palīdzēs tev atklāt, kas varētu būt ienācis mūsu psiholoģiskajā sistēmā gan vīriešiem, gan sievietēm,
Tas ir radījis konfliktu musulmaņu rindās un musulmaņu ģimenēs un padarījis mūs par tiem, kas ietekmējas no maldu aicinājumiem, nevis par tiem, kas vada un ir uz pareizā ceļa. Tāpēc lūdzam Dievu, lai šī sērija nes labumu, svētību un pārliecību. Ticīgie vīrieši un sievietes ir cits citam sabiedrotie. Viņi mudina uz labo, attur no ļaunā, veic lūgšanu, dod ziedojumus un paklausa Dievam un viņa sūtnim. Šos cilvēkus Dievs apžēlos. Dievs ir varenais, gudrais un miers, Dieva žēlastība un svētība jums visiem!